Nu, ko, sveiki visiem, kas mūs skatās. Šīs dienas tēma ir gripas epidēmijas laiks. Totā brīdī pat televīzija ļoti aktīvi par to runā, un tāpēc arī izlēmām iziet tiešraidē, lai par to parunātu. Kādas ir alternatīvas iespējas ar web wellness ierīcēm, gan mērierīci, gan biorezonanses terapijas ierīci. Tā kā droši visus savus jautājumus, kas jums ir, rakstiet, jā, labprāt atbildēsim. Šodien kopā ar mani ir Dzidra Trabe. Dzidra varbūt pastāst iepazīstina ar sevi, tomēr es, kā saka, pašērošu tālāk. Jā, labdien visiem, kas klausās, gribu aicināt arī visus aktīvi piedalīties, rakstīt mums jautājumus un vai nu tiešraides laikā atbildēsim vai atbildēsim pēc tam. Bet uz visiem jautājumiem apsolam, ka atbildēsim vienalga kāds būs jautājums. Pa tēmu, protams. Tātad mani sauc Dzidra un var teikt, ka visu savu mūžu esmu veltījis tam, kā ārstēju savus pacientus, un arī man ir tātad augstākā medicīniska izglītība. Un kaut kur jau tā kā 50 gados sapratu, ka vajadzētu tomēr vēl kaut ko, kad īsti tikai ar zālēm un tikai ar dažādām šīm manipulācijām vai operācijām galā nevar īsti tā labi tikt, ka ir nepieciešams vēl kaut kas. Tad es uzzināju par tādu biorezonanses terapiju, kuru, godīgi sakot, arī pat jau studiju laikā kaut kas no tiem pamatiem jau bija, kad ar šīm frekvencēm, ar šīm dažādām iedarbībām tika gan ārstēts, gan dziļāk ievadītas zāles, bet, tas attīstās un bija tāda biorezonanses terapija, kuru es sāku pētīt, mācīties, studēt, izprast, un tad, kad es viņu izpratu un apgūtu, tad arī sāku pielietot gan sev, gan arī pacientiem saviem, jo arī pati ar savām veselības problēmām īsti galā netiku, bija ļoti augsts asinsspiediens, kā jau parastais vienmēr stress, nav īsts dienas režīms, nav pareizs, kad arī nakts izsaukumi, dienas izsaukumi un ēšanas režīms nav pareizs, un bērni tomēr arī, un viss kopā bija novedis pie tā, ka veselība īsti laba vairs nebija. Bija augsts asinsspiediens ļoti pie 200 uz 100 un arī citas dažādas problēmas. Gan bija šī vairodziedzera problēma, ka tika izoperēts vairodziedzera lielākā daļa. Un es meklēju alternatīvas, lai varētu sev palīdzēt. Jo tikai ar zālēm, kā arī varbūt mediķis, es sapratu, ka nevar līdz galam tikt galā. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka šīs zāles būtu tad jādzer regulāri līdz mūža beigām, kas, protams, ietekmētu pārējos orgānus, un arī, man tas nebija pieņemams, ka man jātērē nauda visu laiku zālēm, jo zāles paliek arvien dārgāks, un tas arī tā kā turpinās, ka labas zāles ir patiešām dārgas, un mēs viņas, ja jālieto regulāri, tad sevišķi pensijas gados, tad tas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši, lai varētu nopirkt visas zāles, kas ir vajadzīgas. Bet atradu šo alternatīvu, šo biorezonanses terapiju, no sākuma tādu terapiju, kur vairāk viens speciālists var palīdzēt citiem, bet apmēram 5 gadi, nedaudz vairāk atpakaļ, tad, kad saskāros ar šīm biorezonanses ierīcēm, web wellness ierīcēm, kuras ir paredzētas tieši speciāli, lai varētu katrs mājās palīdzēt sev, lai varētu palīdzēt sev arī tie cilvēki, kuriem nav kādas profesionāls izglītība medicīnas jomā, jo viņus atbalsta mākslīgais intelekts, un līdz ar to šis domāšanas process tātad tiek nodots mākslīgam intelektam, un mēs tikai lietojam ierīces, kuras arī ļoti labi palīdz. No sākuma visādi veida pārbaudes, kā tas strādā, vai iedarbojas, un vai ir rezultāti, jo esmu tās cilvēks, kuram arī ir jāpārliecinās, ir jānotic, un tad, kad es redzēju šos daudzos rezultātus uz sevi un arī uz tiem cilvēkiem, kas man blakus lietoja šādas ierīces, tad es līdz galam esmu šīm ierīcēm 100% noticējis un arī viņas lietoju regulāri, un viņas man palīdz ļoti daudzās jomās. Un to es iesaku arī citiem padomāt, kā mēs jūtamies, kad mums
Ir tikai vajadzīga ārsta vai valdība atbalsts, savādāk mēs netiekam galā ar problēmu, vai arī mēs paši varam jau uzņemties atbildību un risināt savas problēmas. Un mums ir ierīces, kas to atbalsta un ar kuru palīdzību mēs to varam izdarīt. Es domāju, jums par mani tagad jau ir priekšstats, ko es domāju un kas es īsti esmu. Varbūt Inga to var iepazīstināt ar sevi. Jā, sveiki visiem! Mani sauc Inga Kalsa, un mans ceļš atkal sākās veselības pasaulē negluži caur gripu, bet vairāk caur tādu klasisku saslimšanu kā migrēnas. Protams, jā, tā kā klasiskā medicīna nevarēja palīdzēt šajā jautājumā un zāles uz mani neiedarbojās, tieši pretēji viņas padarīja man šo stāvokli vēl grūtāku un smagāku, kas nezinu, migrēnas tās ir ļoti, ļoti spēcīgs galvas sāpes, kas kā laikmetīgi ilgst vismaz 4 stundas. Varbūt pirms migrēnas sindroms un pēc migrēnas sindroms, un patiesībā par to droši vien, ka vajadzētu atsevišķu lekciju izstāstīt tiem, kam tas ir aktuāli. Nelūk. Bet kopumā, protams, jā, tā kā es ļoti labi sakārtoju savu veselību attiecībā uz migrēnām un citām, kā saka, diskomfortiem, muguras sāpēm un citām lietām, kas man bija aktuālas, tad, protams, ka redzot to rezultātu, ko var ar biorezonanses ierīcēm panākt, es arvien vairāk un vairāk sāku viņas lietot arī ikdienā tādos ikdienišķos jautājumos, kā kakla sāpes, kā iesnas vai aizlikts deguns vai kaut kādas alerģiskas reakcijas, kas varbūt es neesmu tik alerģiska, bet bērniem vairāk tas ir trāpījies, jā, tad viņiem, un kā arī visas šīs slimošanas, tā kā lietoju jau ierīces vairāk nekā 5 gadus, jā, gribu parādīt, kā tas izskatās, lai cilvēkiem ir kaut kāda vizuāla bildīte. Šī ir mēra ierīce, ko var lietot mājās, jā, pievienojot pie datora. Var notestēt, jā, Dzidrai ir jaunāka versija, man ir vecā vēl versija, bet arī ļoti, ļoti laba versija, jā. Protams, ka saka, ar laiku noteikti arī migrēšu uz jauno versiju, bet pagaidām vēl tieku galā, jo nu kas pie Dzidras var aizbraukt uztaisīt testu, jā. Un iegūt papildu datus, kas ir vajadzīgi. Nu, kā arī šī ir biorezonanses terapijas ierīcīte, izskatās kā telefons, bet nav telefons, 2x vieglāka, un Dzidrai kaklā karināma, var likt arī uz 1,5 metru attālumu no sevis. Jā, arī Ir sporta māciņš, jā, tiem, kas grib limfu padzināt vai grib turpināt savas visas programmas likt arī kamēr sporto vai kaut kur ārā kustās dārzā vai, nu, kā saka, vēl nav dārza laiks, bet tiem, ka mājās varbūt ir puķu podiņi vai kaut kas cits, jā, kas ir aktīvi kustīgi cilvēki, un tas, protams, ļoti labi, ja esat aktīvi kustīgi, jā, jo tas veselībai tikai nāk par labu. Nu, lūk. Šī ir biorezonanses terapijas ierīcīte, un lietoju jau vairāk nekā 5 gadus, līdz ar to vismaz 5 ziemas esmu pārdzīvojis kopā ar ģimeni. Attiecībā uz biorezonanses terapiju esmu pārbaudījis reāli praksē uz dažādiem vīrusiem, ieskaitot arī gripu, un strādā tiešām ļoti labi. Jā, sākumā, protams, ka bija jau pierasts tur ķerties pie kādas kapsulas, jā, vai tur dabas vielām, nu tā kā gribējās vienmēr, kā saka, iet to ceļu, kas jau ir pierasts, jā, jo nebija tā sajūta un pārliecība vēl par to, kā tās ierīces strādā, bet katru gadu arvien vairāk un vairāk praktizējot ikdienā arī šajā vīrusa laikā, epidēmijas laikā, es redzu, cik fantastiski labi strādā šīs ierīces. Ir iespējami speciālas programmas gripai, ir speciālas programmas citiem vīrusiem, jā, ātriem elpceļu vīrusiem, rotavīrusam, jā, kas, man liekas, ka bērniem gan iz katru gadu pielīp, jā, nu kas, laikam, katram bērniņam ir kaut kādas tur savas tendences, vienam vairāk jūtīgs ir gremošanas trakts, jā, citam atkal vairāk tie elpceļi, un līdz ar to ir rotavīrus ļoti labi strādā. Gripa ļoti labi strādā, ātrie elpceļu vīrusi ļoti labi strādā, kā arī tad, ja ir aizlikts deguns, vai klepus, vai angīna, vai kakla sāpes, vai, kā saka, pēkšņi pazūd balss arī tādos gadījumos, kad apaugstēts ir balss saites kā trakeja.
arī brīnumainā kārtā. Nezinu, kā tas ir iespējams. Reizēm man liekas, ka tā ierīce kaut kā mistiski, nezinu, grūti reizēm saprast, kā viena tāda ierīce var tik labi strādāt, bet pēc 20 minūtēm programmas, ja, balss atgriežas. Vai, piemēram, 20 minūtes uzliek, kā saka, pret iesnām. Un, kā saka, deguns attaisās vaļā, kur agrāk bija tā, ka bija vienkārši jāsamierinās, ka tu visu nakti ir jāguļ, tas deguns ir aizlikts, jā, un sevišķi tas ir bērniņš, tad viņam vispār ir grūti elpot, un viņš mokās, jā, pieaugušais jau, protams, ka var ar sevi visu kaut ko sarunāt, jā. Nu, lūk, tā kā visām saaugstēšanās gripas vainām ļoti labi strādā. Un, protams, kā saka, tagad, kā jūs arī redzat, ka ir gripas epidēmijas laiks un televīzija mūs visus brīdina, ka jābūt uzmanīgiem, bet, kā jau mēs visi dzīvi cilvēki, bērni skolā iet, ja neviens skolas neslēgs, es domāju, es ceru, ja, kas slēgs, ka tikko bija 2 nedēļas brīvas un droši vien, ka visi vecāki grib, lai bērni atkal citīgi mācās, vai ne? Nu, lūk. Un līdz ar to, protams, ka pastāv risks, ka, ja ir vairāk nekā viens bērns, ka kāds no viņiem atnesīs kaut ko mājās, ja, un tad visi iet par riņķi, un es zinu, ka tām mamām, kurām ir 3 bērni, tām vispār, man liekas, non-stop visi iet tie vīrusi par riņķi, ja. Un tāpēc, jā, man mājās ir šādas 2 biorezonanses terapijas ierīces, ar kurām mēs strādājam un laižam viņas par riņķi. Reizēm liekas, ka arī 4 noderētu tādā intensīvā, kā saka, epidēmijas laikā. Nu, lūk, bet ja ir tā, ka kaut vai viena ierīce jūs varat uz 1,5 metri nolikt pie televizora, ja, un visa ģimenīte, kamēr skatās, nezinu, vakar kaut kādu filmiņu, visiem ir šī antiparastārā iedarbība. Ja? Tad antenai ir 2 veida, ne antenai, bet ierīcē ir 2 veida antenas. Ja? Viena antena ir antiparastārā, kas strādā tad jau pret konkrēto mikroorganismu. Es tūlīt parādīšu slaidā, kā tas izstāsta, lai nedaudz vieglāk būtu izprast. Ja? Un otra ir atjaunojošā, harmonizējošā, jo tad, kad mums notiek šī intensīvā, kā es saku, organismam intensīvi uzbrūk šie mikroorganismi, tad ir nepieciešams atjaunot, ja, harmonizēt organismu, lai viņš varētu labāk cīnīties. Nu, kā piemērs imunitāte. Ja. Tad, ja imunitāte ir tādā agresīvā funkcijā, ka jācīnās, reizēm viņu vajag bišķiņi arī līdzsvarot. Ja. Nu, tad atkal katrā situācijā, protams, jāskatās individuāli. Mēs šeit nevaram runāt tikai par vienu piemēru. Nu, lūk. Jā, bet varbūt tās gribētu izstāstīt, kā tad klasiski mēs risinam šīs lietas, un tad tālāk parādīsim, kā strādā šīs alternatīvie varianti, šī biorezonanses terapija, ko mēs tur varam izdarīt. Jā. Paldies, Inga, ka dod man vārdu, jo no sākuma gan es gribu izstāstīt, kā es jūtos, un es nevaru iedomāties, kā jūs jūtaties, bet kā es jūtos, ka televizoru pēc jaunā gada uzreiz paziņo, ka janvāra 2. pusē sagaidām šī gripas epidēmija. Man pārņem tās dīvainas sajūtas. Es, protams, zinu, ka man ir ierīces, ka es sev varēšu palīdzēt un varbūt arī nebūs tik traki. Bet kā lai jūtas katrs cilvēks saņemot šādu informāciju, ka tuvojas gripa, ka viņa tagad būs, viņa noteikti būs, vai jāskrien tur vakcinēties uzreiz, jo es neesmu ne par, ne pret vakcīnām, jo ir vakcinācijas, kuras ir vajadzīgas. Un cilvēks jūtas apmūs, ko tagad lai dara, kā lai sagatavojas labāk. Protams, sagatavoties vienmēr vajag jau laicīgi, jau sākot no rudens, ka imunitāte ir jāstiprina, viņai jābūt labai, lai varētu cīnīties ar gripas vīrusu. Jo, kā tas bija vismaz agrāk, tagad es tā neesmu ieklausīsies un reti, kad sastopos, jo mēs zinājām, ka ir gripa, viņa reizēm ir ļoti tāda infekcioza, ļoti akūta, arī smaga. Bet gripai īstenībā un lielākai daļai vīrusu slimību vajadzētu pāriet 3 dienu laikā. Mēs inficējamies, organisms, kamēr saprot, ka tā ir infekcija, ieslēdz visus savus aizsargu mehānismus, ieslēdz imunitāti, tur
puņķi sāk tecēt, kakls piepamst, jo grib šo vīrusu noķert, un tad viņš viņu atpazīst. Ļoti sāktivizējas imunitāte, kurai jābūt stiprai, protams. Un viņa tiek galā ar šo vīrusu. Un pēc 3 dienām jau cilvēkam vajadzētu tikt galā ar vīrusu. Bet, kā mēs zinām, tad mūsu organisms ir diezgan novājināts. Gan stresi, gan apkārtējā vide, gan ēšanas dažādi šie. Un tā imunitāte nav tik stipra. Un, protams, mēs netiekam tik ātri galā ar vīrusu, un arī pievienojas citas infekcijas, vēl tur bakteriālas dažādas. Un tāpēc tā slimošana ievelkas. Un ko es par to domāju? Jo pirms tam pa televizoru ziņoja, ka svētkos, Ziemassvētkos, jaunā gadā ārsti netiek galā, tāpēc, ka ģimenes ārsts, protams, nestrādā, jo viņam arī vajag brīvdienas. Bet slimnīcās uzņemšanas telpā sēž ļoti daudz cilvēku, kas gaida vizīti pie ārsta, jo viņš nezina, viņam ir gripa vai viņam ir kāda cita saslimšana. Un, nu, protams, traumas, tas ir cits jautājums, bet es padomāju, cilvēkam ir temperatūra, viņš slikti jūtas, viņam ir iesnas, un viņš aiziet šajā uzņemšanas telpā, kur ir vismaz kādi 30 cilvēki. Nu, tas nozīmē, ka, ja tur vienam ir gripa, tas nozīmē, ka visi 30 jau saslims ar gripu. Arī tie, kas bija aizgājuši, kuriem vairs nebija šī gripa, nu, viņi saslims, jo gripas vīrus ir tiešām tāds kontagios, viņš izplatās pa gaisa pilienu veidā un arī kontaktveidā, un ja mēs nonākam kontaktā ar šādu cilvēku, nu, tad īstenībā mēs saslimstam, nu, varbūt mēs nejūtam, jo mēs stipri imunitāti, mēs ātri pārslimojam un nemaz nesajūtam to, bet tas gripas vīrus, nu, viņš būs, viņš pielips nākošajam. Un šeit nedaudz atkāpjoties, protams, man ir pilnīgi neizprotama tā sistēma, jo kādreiz, kad es mācījos par infekcijas slimībām, par epizotoloģiju un dažādām šīm, tad tas bija skaidrs, kā viņi izplatās. Un līdz ar to, ja cilvēkam būtu pirmie gripas simptomi, sevišķi, ja viņam būtu arī šāds aparāts, ka viņš pārbauda, viņam ir gripa, viņš nedrīkstētu iet ārā, lai neizplatītu šo gripu, nenodot citiem. Bet pie mums ir tā, ka slimības lapas pirmās 2 dienas neatmaksājas, līdz ar to cilvēks arī jūtoties slikti, nu viņš mēģinās to darbu aiziet, un darba kvalitāte nebūs, viņš būs noguris, bet viņš šo infekciju izplatīs no apkārt, nu, mazākais 10, lielākais 50 cilvēkus, ja viņš būs aplipinājis. Un līdz ar to, protams, ka šī epidēmija arī sākas gripas. Es uzskatu, ka būtu jādomā šajā virzienā, bet no otras puses varbūt arī uz to jau arī iet, ka katram cilvēkam mājās ir pašam jātiek jau, nu, tā kā galā pirmajiem simptomiem, viņam būtu jābūt šai iespējai noteikt, vai viņam ir šāds vīrus, vai viņam ir cits vīrus, vai viņam vienkārši saaugstēšanās, un ar šo ierīci to ļoti labi var noteikt. 25 sekundes, un mēs jau zinām, kas mums ir tā kā izraisījis šo saslimšanu, kāpēc mums tur ir iesnas, vai kakls, kāpēc sāp, vai vēders, kāpēc sāp. Un tāpēc arī varbūt neko citu nevajag, ka tikai cilvēks pats mājās ar šādu ierīci, kas patreiz ir vienīgā, laikam, modernā ierīce, ar ko to var ļoti ātri noteikt. Es neapgalvoju, ka pēc laika varbūt attīstīsies un būs vēl savādāks ierīces citām kompānijām, bet nu šai kompānijai tik liela tātad klīniskie šie pētījumi un datu bāze, ka patreiz viņa ir vienīgā, kura spēj tik ātri un tik kvalitatīvi šos vīrusus noteikt. Un, protams, otra ierīcīte, kas uzreiz mēs varam uzlikt pret konkrētu vīrusu, mēs varam uzlikt vispār pret vīrusiem, mēs varam uzlikt pret baktērijām un varam uzlikt arī imunitātes stiprināšanai programmas. Nu, un dažādas citas, tur ja galvas sāp, uzliek pret galvas sāpēm, ja vēders sāp, pret vēders sāpēm. Un varbūt arī vairāk neko cilvēkam nevajag mājās. Viņš līdz ar to varēs parūpēties par sevi. Varbūt beidzot šī atbildība ir tā kā jāpārslēdz no tā, ka mēs visu lamājam valdību un lamājam to, ka ārstu nepietiek, ārstu ir tik maz un tāpēc rindas un vispārējais. Ir kaut kādā veidā daļa no atbildības jāuzņems arī pašiem un jāsāk rūpēties pašiem arī par savu veselību. Jo ārsti ir un viņi ir kvalificēti un viņi arī
dara savu darbu, bet ja mēs pilnīgi visu gribam tā kā uzgrūst uz viņu pleciem, nu tās vienkāršās lietas, kā agrāk. Saslima mājās bija tēņas, medus, piens, zinājām dažādas šīs lietas un varbūt nemaz to ārstu netraucējām. Pārslimojām 3 dienās un atkal varējām iet uz darbu un atkal iesaistīties visā pārējā. Bet patreiz mūsu straujajā laikmetā, kad laiks ir pats galvenais, kas mums ir pats dārgākais, tad šādas ierīces mājās, tas ir pirmais, kas mums var palīdzēt. Jo, protams, medicīnā pret gripu un vispār pret vīrusu saslimšanām nav tādas specifiskas zāles. Ir tikai zāles, kas pastiprina imunitāti, veicina tātad šos aizsargspēkus, ir šīs vakcīnas, jo vakcīnas tikai pret vīrusiem, pret bakteriālām slimībām viņas nav, jo ko vakcīna dara? Viņa iepazīstina organismu, cilvēku organismu ar to vīrusu, kas nāks. Vieglā veidā mēs pēc vakcinācijas pārslimojam, reizēm pat nejūtam, bet mūsu organisms jau pazīst šo vīrusu. Un viņš ātrāk var tātad viņu atpazīt, tā ka mums pielīp, jo, kā es teicu, gripas vīrusiem 30 uzgaidāmajā visiem pielips, bet citiem organisms uzreiz tiks ar viņu galā, citiem viņš, kamēr organisms atpazīst, tikmēr jau sāks saslimt, dažādas šīs pazīmes parādīsies. Un tāpēc, vakcīnas ir dažādas, es nesaku, ka nevajag, bet gripas vakcīna man nedaudz uztrauc tas, ka mēs nekad iepriekš nezinām, kurš serotips būs gripai, līdz ar to izvakcinējas pret A tipu, atnāk B tips vai vēl kāds tips, un organisms jau būs iepazīstinās tikai ar šo vienu serotipu. Pret citu tas organisms izskudēsies tāpat, kā tad, ja nebūtu vakcinējies. Šeit ir tā problēma, ja? Kāpēc nevienmēr palīdz cilvēkiem. Jo zāles, konkrēti zāles nav. Ir tikai tādas vispārējas pret vīrusu saslimšanas, kuras arī lieto citreiz kā profilaktiski, lai palīdzētu tātad nespecifiskajai imunitātei vieglāk cīnīties ar dažādiem vīrusiem, jebkuriem vīrusiem. Un tā kā man šāda ierīce jau ir 5 gadi, pat vairāk kā 5 gadi, šajā laikā es ļoti reti, kad saslimstu, jo tikko es sajūtu kaut kādas šīs pirmās pazīmes, ka man kaut kas jau ir pieķēries, uzlieku programmu, ir tāda, man ļoti labi strādāja saaugstēšanās un gripa, un pilnīgi jūtu, ka viss pazūd un vairs nekādas pazīmi man nav. Esmu tikusi ar to galā. Ja ir bijis kaut kāds kā virulentāks, nopietnāks vīrus, un šī saslimšana jau man ir, deguns tur jau aizgājis un aizgājis uz priekšu, tad jāliek vairāk šīs programmas, bet es zinu, ka es tieku ātrāk ar to galā. Arī Covid laikā, piemēram, tad, kad man pielika Covid vīrus, arī naktī pēkšņi deguns likās, ka uzsprāgs un no rīta. Un zvanot ģimenes ārstam, protams, viņi teica arī labi, ka lai neiet, mēģina ārstēt pa telefonu, bet no pieredzes zinu, ka šeit var ļoti kļūdīties, jo tas, ko cilvēks uzskata par simptomu, to ārsts varbūt pat nemaz viņam nevajag, bet ārsts redzēs to, ko tas cilvēks nesajūtīs, ka tas ir tas īstais simptoms, pēc kura var noteikt saslimšanu. Un, protams, man viņš palīdzēja tikt galā gan ar šo Covidu, gan arī ar šīm Covida blakus parādībām vai sekām. Jo tā kā man bija šis asinsspiediens, ko es biju nesen sakārtojis, tikai tad šis koronavīrus ietekmēja manu asinsspiedienu, man viņš pēkšņi nokritās ļoti, ļoti zemu. Es biju mājās arī viena, un es jūtu, ka es varēšu tūlīt noģibt, izmērīju asinsspiedienu, bija tikai tur, man liekas, bija 80 uz 60 vai vēl zemāks, tas jau vairāk gadu atpakaļ. Un es sapratu, ka, nav labi, ka ir vai jāsauc palīdzība, jo es varu paģībt zemo asinsspiedienu, bet es ātri uzliku programmu, kas ir zemam asinsspiedienam, un jau pēc 10 minūtēm viņš jau bija tā kā pacēlies, paaugstinājis tik tālu, ka es vairs nebaidījos arī tā kā palikt mājās un turpināt
mājās tikt ar to visu galā. Jo tas bija tas periods, kad bija pārpildītas slimnīcas, un iedomājieties, ka man būtu jāguļ slimnīcā ar masku, bez gaisa, ka es nevarētu tur celties. Nu, es domāju, ka tas mani vēl vairāk saslimdinātu. Un biju tiešām pateicīga, ka man ir šādas ierīces mājās. Es gan liku šīs programmas, un pēc tam arī pēc ieteikuma uztaisīju testu, uzliku auto kompleksu, un tas man ļoti, ļoti palīdzēja. Un es ātri diezgan tiku galā ar šo saslimšanu, un man nevajadzēja ne vakcinēties, un es varēju tikt visos veikalos, un varēju visur turpināt aktīvu dzīvesveidu. Tā bija neliela novirzīšanās no gripas varbūt, jo gripas un arī, kā izteicās televizorā, epidēmija, jo tas ir diezgan tāds ļoti jau plašs, ka izplatās šī gripa. Ja būtu šāds ierīts, cilvēki mājās ar 1-2 dienu laikā ātri tiktu ar to galā, neietu ārā, neizplatītu apkārtējiem, tad varbūt nemaz tāda epidēmija nesāktos. Un jā, tāpēc es esmu 100% par to, ka šāds ierīts arī būs turpmāk, un cilvēki pieradīs, ka viņi uzņemas to atbildību arī uz sevi un palīdz paši sev un palīdz saviem bērniem un palīdz savā ģimenē un palīdz arī vecākiem cilvēkiem, kuri varbūt ir šajā riska grupā arī gripas laikā, jo arī gripa mēdz būt tāda smaga, akūta, arī pat nopietna, jā. Un, ja cilvēkam nav šādi ierīči mājās, tad obligāti, ja ir smags stāvoklis, ir jāgriež slimnīcā vai jāmeklē mediķu palīdzību, jo nav jāuzskata tā, vai es tur pirms 50 gadiem tiku ātri galā, bet tagad arī tā būs. Ja ir smagi simptomi un nav nekāda palīga ierīču, kā piemēram šīs ierīces, tad, protams, ir uzreiz jāvērš pie ārsta un jālūdz palīdzību. Jā, Inga, es tā kā savu esmu laikam pastāstījusi. Jā, manuprāt, bija ļoti interesanti par tavu pieredzi dzirdēt, jo patiesībā ir tā, ka ar šādām ierīcēm var ļoti efektīvi sev palīdzēt mājās, un ne tikai mājās, ko es gribētu piebilst klāt, kad man šī ierīce, man liekas, es no viņas nekad nešķiros, vismaz cenšos vienmēr ir somā līdzi, un tāpēc arī pie jebkuras situācijas, vai es ceļoju, vai es esmu citā vietā, kaut kur strādāju, darbojos, vienmēr viņi ir līdzi, līdz ar to es varu palīdzēt gan sev, ja pēkšņi kādam arī papildus nepieciešama palīdzība no malas, es zinu, kā viņu lietot. Nav sarežģīti, ja telefonu jūs esat iemācījušies lietot, tad šo ierīci jūs lietosiet ļoti vienkārši. Tīri pēc simptomātikas ierakstot meklētājā ir speciāla aplikācija telefonā, ko lejupielādēt un ierakstot iekšā, var atrast jau konkrēti, piemēram, konkrētās programmas tikai pēc nosaukuma, vai tā ir gripa, vai tas ir saaugstēšanās, vai kaut kā citādāk. Latviešu valodā ir šī aplikācija tulkot un kopā kādās 20 valodās, tā kā var lietot tiešām visā pasaulē. Lūk, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, jā. Gribēju nedaudz piebilst arī, kā jau tu stāsti, ka var ņemt līdzi un lietot, tad šajā gan gripas laikā, gan Covid laikā cilvēki, kam bija ierīces, vērsās pie manis, saka, kā es sevi pasargāju. Es esmu skolotāja, es esmu bērndārs audzinātāja, man ir sabiedriskā darba veicēja. Man ir jābūt lielā cilvēku daudzumā, kur noteikti kāds var būt ar šiem vīrusiem vai baktērijām. Un tad es ieteicu, ir vīrusu programma, ir baktērija programma. Es saku, vai šeit uzturoties tajās telpās, ieslēdz antivīrusu vai antibakteriālo un noliec telpā, uzliec 5. intensitāti, un šie vīrusi tātad mazāk būs. Un otrs ir, kad tu brauc mājās, obligāti izej šīs programmas, un ja kāds vīrus pie tevis ir pieķēries, tad līdz mājām jau viņš būs likvidēts un vismaz par kādiem 80% drošāk
ka tu neaiznesīs mājās un ka tu pati nesaslims. Un tiešām šie cilvēki arī šajos laikos teica, jā, gan apbrīnojami, jo grupiņā tur slimo un tā, bet es aizbraucu mājās un es neesmu saslimusi šajā laikā. Jā, atvainoju, zinu, tev pārtrauc bišķi, bet man uzreiz radās šī doma, kā tas bija. Vai, kā saka, mēs jau tāpēc esam šeit, lai dalītos ar to pieredzi, jo viens tas, ka ir grūti uztvert, kā tās ierīces īsti strādā, bet tā pieredze, man liekas, vairāk tā kā ilustrē to pielietojumu praktisko, varbūt tā kā kādai no jūsu audzinātājām vai dārziņai audzinātājām, ja, vai skolas ir šāda ierīce kabatā, tāpēc viņa ir tik vesela. Nu, lūk. Jā, tas, ko Dzidra teica, ka ir programmas, ja jūs nezināt konkrēti, kas jums ir pielipis, jums nav mēra instrumenta, jā, šīs ierīcītes, ar ko notestēt sevi, tad jūs varat lietot vispārējās, ir tāda liela grupa, kur salikti tie tipiskākie visi vīrusi, jā, un ir liela grupa, kur salikti visi tipiskākās baktērijas, jā, un tad var vienkārši palaist šīs vispārējās grupas, tā kā vispārējās baktērijas, vispārējie vīrusi, jā. Nu, lūk, un ko es vēl gribēju piebilst klāt, ka, ja nav telefons līdzi, ja, vai negrib lietot telefonu, arī šeit mums ir, kad ieslēdz ierīcīti, tāda podziņa malā, ieslēdzot viņu iekšā, tad viņš rāda procentu, cik ir baterija, tad ir iespēja uz ekrāna. Šeit ir tādas podziņas, ar kurām ir iespēja uzlikt konkrēto programmu. Ja jūs zinat no galvas, ka tā ir, piemēram, 8. programma, tad jūs vienkārši uzliekat vispārējās baktērijas 8. Es vienmēr daudz programmas jau no galvas zinu. Ja? Un tas ir ļoti parocīgi, ļoti ātri, vai arī, ja cilvēks ir gados, jā, tad viņam, protams, ir vienkāršāk uzlikt no ierīces nekā no telefona, un mums ir pieredze, ka lieto cilvēki tiešām ar ļoti solīdu gadu stāžu. Man liekas, ka Dzidrai bija laikam tas vecākais, bija kaut kāda, cik tur bija tā sieviete? Gadi, kaut kur tur jā, bija 90. Ir man vairāk zināms. Kur pati sieviete vai jau 80 gadi pāri māk uzlikt šīs programmas. Un, protams, arī vecākais cilvēks, jā, pāri 80 gadi, ir bērni vai kas palīdz uzlikt. Bet šī sieviete, piemēram, pati viņai parāda, kuru jāpiespiež, no sākuma pieraksta, un tad uzliek, zina ciparu, piespiež un palaiž šo programmu. Un pat viņai telefons, vēl vecais telefons ar podziņām saucamais, līdz ar to viņai pašai nebija iespēja šo aplikāciju ielikt, bet jau aktivizējot ierīci, pēc tam viņa lietoja tikai šo patiešo uzliekot programmas. Tā kā iemācīties var jebkurš, ja viņš tā kā pie tā višķi piedomā. Jā. Nu, lūk, varbūt parādīsim. Es zinu, ka ļoti daudziem no jums noteikti rodās jautājums, kā tad strādā šī antiparasitārā iedarbība, un man ir tāds ilustratīvs slaids, ko es jums parādīšu. Kamēr es lieku, var dzirdat kaut ko izstāstīt, ja pēkšņi kaut kas prātā ienāk. Jā, droši vien arī, kad tu rādīji slaidu, un arī kompānija ir video, kur parāda, kā strādā šīs frekvences, kā viņas iznīcina šos vīrusus, vienšūņus, tur sēnīšu sporas vai baktērijas, protams, lielākiem parazītiem ir jādarbos uz to ilgāk, bet kā es teicu, ka man patīk pārbaudīt un skatīties, pārbaudīt, kā uz ērcēm iedarbojas, kā iedarbojas dažādiem šiem helmintiem, kuri pēc programmu likšanas tur dzīvniekam pēc tam var redzēt, ka viņi nāk ārā, jo viņiem nepatīk tās frekvences. Jā, Inga, redzu, ka tev jau ir slaids, tu vari pastāstīt. Jā, es ceru, ka citi arī var redzēt, jā, kā jūs šeit redzat, tad antiparasitārā antena iedarbojās uz rezonanses efektu, tad ir zinātnieki, kas jau pagājušajā gadsimtā, pirmais bija Royals Raimonds Raifs, jā, kas jau pagājušā gadsimta 20. gados konstatēja, ka katram mikroorganismam, tā skaitā vīrusam, ir sava frekvence, kuru viņš izstaro.
Un pēc tam tika konstatēts, ka to pašu frekvenci, ko viņš izstaro, raidot uz konkrēto mikroorganismu, un mikroorganisms iet bojā. Nu, lūk. Un tā tas izskatās zinātniskajā eksperimentā, ja kā piemērs raidot šo frekvenci, kas ir konkrētajam mikroorganismam, viņš pēc brītiņa iet bojā. Nu, lūk. Tā tas izskatās, jā, un kā jau šeit arī redzat, ka parazīta frekvence darbojās noteiktā diapazonā un cilvēka audu frekvences pilnīgi citā diapazonā. Līdz ar to šīs frekvences nav kaitīgas pašam cilvēkam. Viņas vienkārši iziet cauri. Tad, ja šī mikroorganisma jums nav organismā, tad šī frekvence vienkārši iziet cauri. Un jūsu ķermeni nekādā veidā neietekmē. Ja? Tad tas ir pilnīgi jums droši, bet nav droši mikroorganismam. Nu, lūk, un šī antena tad ir viena no 2 antenām, kas ir iebūvētas iekšā biorezonanses terapijas ierīcītēm. Un tādā veidā jūs varat sevi ļoti efektīvi un neinvazīvi, ja, tad nav iekšēji jālieto pasargāt, kas, manuprāt, ir baigi parocīgi bērniņiem, ja, kad bērniem vienmēr ir grūti kaut ko dabūt iekšā, ceļš jau mazāks bērniņš jau grūtāk dabūt iekšā, kaut kādas gan zāles, gan dabas vielas, un līdz ar to šī tāda ļoti forša alternatīva, kad ja pat bērniņš ir kustīgs un grūti viņam to ierīcīt uzlikt kaklā, ja, tad var arī mani bērni, protams, viņas lieto, un viņi pie tā ir pieraduši jau gadiem, kā kaut kāda vaina, tā mamma uzlika kaut kādu programmu, ja. Bet, ja bērniņš vēl nav pieredzis, tad, protams, ka var nolikt noteiktā attālumā, kur viņš darbojās, vai arī zem spilvena palikt, ja, un arī, kā saka, galvenais antenas pagriezties tieši bērniņa virzienā un uzlikt uz noteiktu attālumu šo frekvenci, un līdz ar to palīdzēt ātrāk atvesaļoties. Nu, lūk, tā kā antiparastā antena ir ļoti, ļoti efektīva un ļoti precīzi, ja, kā ķirurgs, ja, tad precīzi griež vajadzīgā virzienā. Ja, tā kā tas ir konkrēta frekvence uz konkrēto mikroorganismu. Ja nav zināms konkrētais mikroorganisms, kā iepriekš arī cita minēja, ir vispārējās baktērijas vai vispārējie vīrusi, un var likt šīs programmas, ja, tur ir noteikts diapazons. Bet, ja jums ir mērierīce, tad var ar mērierīci notestēt un paskatīties jau, kas konkrēti ir piemeties. Ja, un strādāt jau uz konkrēto iebrucēju. Nu, lūk, otra lieta, par ko, manuprāt, mums ir arī būtiski jums izstāstīt, ir, kad tad, kad jau ir vīrus vai baktērija garām, kad jūs esat ar viņu tikuši garām, ja, tad, tikuši galā, ja, tad ir svarīgi vienmēr atcerēties par atjaunošanās fāzi, ja, tāpatās kā pēc antibiotika lietošanas vienmēr jāatjauno labo baktēriju fonds gremošanas sistēmā. Tāpat arī ķermenis, kad viņš ir cīnījies ar šo iebrucēju, pat palīdzot ar biorezonanses terapiju, ļoti bieži ir visādi toksīni, kas ir sakrājušies, bojājumi, jā, arī orgāni ir noguruši, un viņiem ir jāpalīdz atgriezties atkal normālā darbībā, lai ķermenis varētu mūs aizsargāt. Jā, atkal no citiem iebrucējiem, jo nav jau noslēpums, ka visu laiku mēs saskaramies ar dažādiem mikroorganismiem, iebrucējiem, jā, un tie nav tikai vīrusi. Jā. Tur ir vesels klāsts ar visādiem draugiem, kur labprāt padzīvot uz mūsu rēķinu, uz mūsu ķermeņa rēķinu, tā teikt. Ja. Nu, lūk, un varbūt Zita gribēs kaut ko piebilst, es tamēr atradīšu slaidu, kā darbojās atjaunojošā antiparastārā antena. Nu, jā, ne, jo tas princips ir tāds, kā Inga izstāstīja, ka mums jātiek galā ātri ar šo vīrusu, jo ātrāk mēs tiekam galā kaut kādu infekcijas izraisītāju, jo mazāk bojājumi ir mums organismā nodarīti. Bet, ja tas tā kā arī pat jau ievelkas, tad tie bojājumi varētu būt arī smagāki. Un jebkurā gadījumā, ja mēs arī ātri tiekam galā, mūsu organisms jau tomēr ir patērējis enerģiju un ir radušies šie dažādie, kā lai nosaka, reaktīvas vielas organismā, dažādi šie toksīnu atliekas, kuras vajadzētu ātri izvadīt. Un to arī palīdz šī ierīce, kā redzat pēc Ingas slaidiem, arī ka ļoti labi izvadīt ārā
toksīnus, neutralizē, ir programmas, kas neutralizē, ir programmas, kas palīdz izvadīt, un pēc tam jau mēs atjaunojam arī, ja ir bojāti orgāni, nu, piemēram, vai plaušas, vai kakla, trakeja, bronhi, vai deguna gļotādi jāatjauno. Tad mēs lietojam šīs atjaunojošās programmas, kas vienkārši palīdz organismam atcerēties viņa pareizo darbību, pareizās frekvences. Mēs nemainām, nu, tā kā zāles iedzer, tad tur paaugstina vai pazemina vai kaut ko nobloķē, bet ar šīm ierīcēm nē, viņas tikai atjaunina dabīgās organismu frekvences. Ja viņas nav jāatjaunina, nu, tad viņas tāpatās darbojas kopā ar tām pareizām frekvencēm. Bet, ja organisms jau ir izmainījies, tad ierīcīte palīdzēs atjaunot tikai dabīgās frekvences. Un mums ātrāk notiks šī atveseļošanās, un arī imunitāte būs stiprāka, un arī uz priekšu mēs labāk jutīsimies, ko es pati sajūtu jau, ka daudz, kas ir uzlabojies, un pašsajūta ir labāka, enerģijas vairāk, un to visu var panākt ar šo ierīci. Jā, Inga, pastāsti par savu Jā, nu, lūk, es esmu arī jums sagatavojis tādu slaidu, kurā var redzēt, kā darbojās harmonizējošā atjaunojošā antena. Jā, nu šajā gadījumā kā biorezonanses terapijas ierīcēm. Nezinu, vai var redzēt. Šādi izskatās. Jā. Nu, lūk, un to, ko jau Dzidra arī minēja, bet varbūt es ar kaut kādiem saviem piemēriem minēšu, ja, tad mūsu iekšējā orgāni visi darbojās noteiktā, tā teikt, ir trīs formāti, kā viņi var darboties. Varbūt, ka viņi ir paaugstināti, šī darbība var būt pazemināta un var būt tā kā normāla. Ja? Bet, lai to vieglāk būtu saprast, pielīdzināsim to asinsspiedienam. Tad visi noteikti jūs zinat, kas ir asinsspiediens, kādam noteikti ir mērīts, ja? Varbūt bērnībā, varbūt tagad. Ja? Tad ir normāls asinsspiediena diapazons, ja? Tad tas saucamais normālais koridors. Ja? Ir paaugstināts asinsspiediens un ir pazemināts asinsspiediens. Un tad, kad ir paaugstināts asinsspiediens, jā, tad mēs tur dzeram zāles, lai viņu samazinātu, jā, ja tas ir tā kā jau ilgstoši. Kad ir samazināts asinsspiediens, tad zāles īsti nav, citi varbūt tur kafiju dzer, kaut kā savādāk stimulē, jā, lai tas asinsspiediens paceltos, bet tas nav tik dzīvībai bīstam. Ja? Bet, protams, ilgstoši atrodoties šādā stāvoklī arī rodās dažādas izmaiņas citos orgānos un sistēmās. Kā rezultātā mēs varam ar kaut ko saslimt. Nu, lūk. Un tāpatās arī visiem mūsu iekšējiem orgāniem ir šāda veida normas koridors, kurā viņiem ir jādarbojās. Ja, tiklīdz viņi iziet ārpus šī normas koridora, kā asinsspiediena gadījumā, vai viņš paaugstinās vai samazinās, tā sākās dažādas saslimšanas. Un tas, lai mēs būtu veseli, kā arī lai mēs atjaunotos pēc šīm slimošanām, vai šīm epidēmijām, jā, tad sevi aizsargātu, mums visu laiku ir jāpalīdz mūsu ķermenim, mūsu iekšējiem orgāniem, sistēmām atgriezties atpakaļ normas koridorī. Ja? Bieži vien mēs varbūt uzreiz pat nejūtam, ka viņi ir ārpus šī normas koridora, tāpēc, kad sākumā ķermenis cīnās, jā, bet tad, kad viņš izsmeļ savus spēkus, jā, tad mēs saslimstam. Nu, lūk, un tāpēc ar šīm atjaunojošo antenu var palīdzēt ātrāk ķermenim atgriezties atpakaļ. Ja? Piemēram, tur uzliekot gļotādes atjaunošanu, ja tas ir tieši elpceļu vīrusu gadījumā, ja? Vai, teiksim, nervu sistēmas stabilizācija, imunitātes stabilizācija. Tādā veidā mēs varam palīdzēt ķermenim saprast, kur bija tā pareizā darbība, ja, tāds pareizā darbības koridors, ja, lai ķermenis ātrāk atgūtos. Nu, lūk, cerams, ka bija saprotams, ja, jo šīs tās lietas, kuras, man liekas, nāk ar laiku, lietojot ierīces, uzdodot šos jautājumus, cilvēks agri vai vēl izprot šo būtību, ja, bet sākotnēji varbūt tas ir kaut kas tik jauns un nesaprotams, ja, ka liekas, kā īsti tas strādā, ja, ka grūti uzreiz saprast. Es tā domāju. Bet jebkurā gadījumā, protams, kad, kā saka, šīs ierīces ir
izstrādājuši zinātnieki un ļoti daudz gudru cilvēku un salikuši, lai mums varbūt ikdienā par to nebūtu jādomā, kā tas īsti strādā, mēs varētu tīri funkcionāli lietot to. Bet tiem, protams, kam tas interesē smalkāk, dziļāk, noteikti sagatavosim kādu lekciju, vai arī varat paskatīties ievads biorezonansē, kur mums ir arī lekcijas tieši smalkāk jau par zinātniekiem, kas ir pētījis to visu, un tie, kas grib, tas noteikti var uzdot jautājumu man vai Dzidrai, un mēs novirzīsim vai nu uz lekciju, vai uzrakstīsim, izskaidrosim, lai jūs arī būtu daudz saprotamāk. Nu, lūk. Dzidra, varbūt tev kaut kas ir ko piebilst. Jā, es tā varbūt tā vienkārši gribu to tā kā vienkārši pateikt, ka, piemēram, iedzerot ibumetīnu, mēs zinām, ka viņš noņem, kā darbojas ibumetīns. Un mēs zinām, ka viņš darbojas, ka noņem sāpes, noņem tur pretiekaisuma līdzeklis. Mēs neprasām, kā tur tā ķīmiskā viela, kā viņa iekļūst, kurā vietā iekļūst un kā pārveidojas šīs ķīmiskās vielas, lai noņemtu to sāpju signālu. Mēs vienkārši zinām, ka tas tā ir. Tāpēc arī par šīm ierīcēm labi, ja mēs zinām, ka tas notiek. Varbūt pat īsti, ir cilvēki, protams, kas to visu ļoti grib iedzināties, bet tas īsti nav pat vajadzīgs. Arī es kādreiz, kad izrakstīju zāles, es teicu, dodiet šīs zāles, viņas noņems tur, piemēram, nelabu dušu. Dodat šīs zāles, viņas palīdzēs gulēt labāk. Dodat šīs, noņems stresu, tur būs mazāks stress. Nekad es nestāstīju, kādā veidā tas notiks. Līdz ar to, es domāju, arī šeit tie zinātnieki ir tik daudz strādājuši, jo, cik zināms, pirmsākums šīm visām ierīcēm, biorezonansas ierīcēm, tomēr ir šie kosmosa un armijas izpētes centri, kur tiek ieguldīti lieli līdzekļi, līdz ar to arī tas tika ļoti pētīts un attīstīts, un tikai mūsdienās tas ir nonācis jau vispārējā lietošanā, bet no sākuma, protams, tas bija domāts kādām konkrētām valstīm, lai izrautos uz priekšu un labāk varētu attīstīt, tur lidot kosmosā. Cilvēks, jo, protams, mediķi aizsūtīt līdzi ir grūti, bet arī kosmosā cilvēki mēdz saslimt vai kaut kas mēdz sāpēt. Un tad priekš viņiem arī tika šādas ierīces veidotas, lai cilvēks pats varētu sev palīdzēt. Lai kosmosa kuģī, cik vietas ir, tik ir, tur viena vai divas, un nevar aizsūtīt līdzi vēl dažādas tur laboratorijas darbiniekus un ārstus un pārējos, līdz ar to radās nepieciešamība pēc šādām ierīcēm. Un, protams, arī karavīram, ja viņam ir līdzi šāda ierīce, viņš ir daudz pasargātāks, viņš ir daudz enerģiskāks, viņš daudz vairāk var izdarīt. Un, kā zinat, šādās jomās iegūt liels līdzekļus, un tāpēc arī šeit tā zinātne attīstījās strauji un aizgāja uz priekšu. Bet mūsdienās mēs jau to visu varam lietot arī paši, tas viss ir tātad nonācis līdz mums, un nav jābūt mums kaut kādiem speciāli izmeklētiem cilvēkiem, lai mēs šādas ierīces varētu iegādāties. Jā, es domāju, šodien mēs tik daudz jau tomēr arī jau stāstām, varbūt pāriesim, patreiz ir tik laba akcija, kāda reti, kad ir, varbūt pāriesim pie tā, kā cilvēks patreiz var iegādāties tiešām ar ļoti, ļoti labu atlaidi šādu ierīci. Jā, dotā brīdī tiešām ir fantastiski iespēja otru reizi redz tikai tik labu akciju, kad ir iespēja iegādāties vienu terapijas ierīci, kā piemēram šo biorezonanses terapijas ierīci, un otru iegūt bonusā bez maksas. Manuprāt, tas laikam ir vienkārši kaut kāds janvāra superakcijas variants, kā parasti janvāros mēdz darīt lielveikaliem. Jā. Un līdz ar to, ja jūs apstrat domu, ka jūs vēlaties iegādāties šādu veidu ierīci, tad noteikti nenokavējiet. Šādas akcijas ir absolūts retums. Es redzu 5 gadu laikā, vairāk nekā 5 gadu laikā. Šī ir otrā reize, bija novembrī šāda veida akcija, un tagad janvārī ir vienkārši fenomenāla akcija. Es vienkārši līdz šim tādas akcijas neesmu kompānijai redzējusi.
Un, teikšu tā, 5 gadu laikā cenas ir augušas diezgan būtiski uz ierīcēm. Jā, tā kā, kas saka, lētāk nepaliek, paliek tikai dārgāk. Nu, lūk, Jā, bet jebkurā gadījumā noteikti tas atmaksāsies gada laikā uz visu to, ko jūs lietojat dotajā brīdī. Ja? Un kam ir blaknes, un kas ir arī ar toksisku iedarbību, tad patreiz, kā saka, šī iespēja iegādāties šīs ierīces jums būs gan daudz saudzīgāk organismam, gan neinvazīvi, gan arī ļoti ekonomiski. Tie, kas grib iekonomēt, noteikti tā ir fantastiska iespēja. Jo iegādājoties vienu, jūs iegūstat vēl vienu ierīci bez maksas. Un, ja jums ir tad jā, šīs divas ierīces, viņas noteikti izmantosies uz pilnu jaudu. Jā, tik spēj tik lādēt, jā. Kas saka, ja visu laiku kaut kas tiek lietots, tad, kas saka, līdzīgi kā ar telefonu, katru dienu jāuzlādē bateriju. Bet tur ļoti ilgi, īstenībā tur ilgāk nekā telefons, bet vienalga viņas ir jālādē, jā. Nu, lūk, man liekas, ka ir super izdevīga akcija, jā. Un tas, ko mēs arī ar Dzidru esam vienojušās, ka ja mūsu lekcija, kamēr jūs klausaties, ja jūs piesakaties uz bezmaksas konsultāciju par ierīcēm lekcijas laikā, tad jūs vēl bonusā iegūstat mūsu apmācību materiālus, kas ir ļoti laikietilpīgi. Jā, esam daudz tur ieguldījuši laiku un pieredzi. Līdz ar to tīri par mērinstrumentu tie maksā agrāk 120 eiro un par terapijas ierīci 70 eiro. Jā, līdz ar to tas jums nāk bonusā klāt, kā iespēja vēl padziļinātāk apgūt, izpētīt, saprast un lietot šo ierīci. Protams, arī mūsu atbalsts ikdienā, jo, kā saka, lai varētu jūs maksimāli efektīvi tos ierīces pielietot un izprast šo tiešām lielisko, kā saka, risinājumu, kas, manuprāt, vēl projām jau vairāk nekā 5 gadus sajūsmā par visu, kas tur ir iekšā, un vēl projām tiešām esmu pārsteigta, cik dažādas šīs iespējas ir, jo šeit mēs, protams, runājam tieši par gripas epidēmijas laiku, bet ir ļoti daudz, ir nervu sistēmai, ir mugurai, ir noskaņojumam, jā, kas arī, man liekas, ir vesels bloks, kur cilvēki ļoti bieži staigā dažādos negatīvos noskaņojumos, un tos var palīdzēt arī ar šo ierīci sakārtot. Nu, viss, kas mūsu ķermenī ir, visu, ko jūs zinat, visu var sakārtot, uzlabot, atjaunot. Ar šīs ierīces palīdzību, un to, ko mēs arī mūsu plakātā rakstījām, ka veselība ir mūsu rokās, veselība ir tavās rokās, ja? Jo griežoties, kā saka, pie daktara tajā brīdī mēs jau risinām jau kādu akūtu gadījumu, jā, bet ja mēs runājam par to justies vesels ikdienā, jā, tad tā ir atbildība mūsu rokās, jā, mēs nevaram gaidīt no daktara, ka viņš mums atgriezīs veselību, jā, viņš mums var palīdzēt risināt mūsu krīzes situācijas. Ja mēs, piemēram, mūsu ir asinsspiediens regulāri, tad mēs lietojam zāles, lai nenomirtu, bet vai tā ir runa par veselību? Tā nav runa par veselību, tā ir runa par dzīvību. Tātad es esmu ļoti pateicīga, ka vispār zāles kā tādas ir izgudrotas, un mēs dzīvojam tādā laikā, vai tas, ko es pati savu laiku sapratu, ka zāles palīdz izdzīvot. Ja, bet zāles nenodrošina veselību. Veselība ir tad, kad tu vari dzīvot bez viņām. Nu, lūk. Un tas, kas ļoti labi ir šāda veida ierīcēm, kad var pat, kad tu esi nonācis jau šajā bēdīgajā punktā, un parasti cilvēki pēc manas pieredzes sāk domāt par veselību tikai tad, kad viņiem jau viss ir slikti. Ir ļoti maz cilvēku, kas domā tad, kad viņiem ir labi un uzticami.
nezinu, tā droši vien ir kaut kāda audzināšana vai kaut kāda, nezinu, mega mīlestība pret sevi, ja, bet lielākā daļa cilvēku sāk kaut ko darīt, nu, tad, kad ir baigās ziepes, ja. Un, protams, no tā punkta ir ļoti grūti no bedres rāpties ārā, ja, jo brīnum nenotiek vienā dienā, tas arī nesakārtojās. Ja. Es domāju, ka daudz speciālistu par to nerunā, kad patiesībā aiziet gadi, lai sakārtotu, ja jums ir kāda kroniska vaina. Ja, ja jūs laicīgi sākat, super, var ātri. Ja? Bet, ja, piemēram, jūs jau tur ir, nezinu, 5, 10 gadus, ja, kaut kāda kroniska vaina, viņi ir arī veidojusies šos ento gada laikā. Un, lai ķermeni sakārtotu atpakaļ, tas prasa laiku. Un, ja to sarēķina, kā saka, gados, ko jūs iztērēsiet, risinot šo jautājumu ar citām metodēm, tad biorezonanss ir ļoti, ļoti izdevīgs risinājums. Jā. Kad saka, sākotnējā investīcija ir lielāka, bet ilgtermiņā tas viennozīmīgi, es domāju, ka pat 10 reizes atmaksājas līdz ar citiem risinājumiem. Un galvenais, ko jūs iegūstat, tā ir veselība. Man liekas, tas ir fantastiski, kad jūs varat būt brīvs no kaut kādām citām lietām. Ja. Nu, tas ir tāda mana izpratne jau vairāk nekā 5 gadus lietojot šīs ierīces. Varbūt Dzidra kaut ko grib minēt klāt. Nē, nu, es domāju, ka tu ļoti labi pateici sevišķi to, ka mēs, nu, kā medicīna glāb dzīvības un ārstē, bet vesels cilvēks jau nemeklē nemaz šo ārstēšanu. Dzīvot, nu, ir jādzīvo veselīgi dzīve tā, lai nevajadzētu ārstēties. Bet, nu, ja ir saslimšana, tad, protams, mēs esam pateicīgi medicīnai, ka viņi ir attīstījusies tik tālu un ka ir šīs gan zāles, gan metodes, ar ko var tikt galā jau tādiem sarežģītiem ļoti gadījumiem. Bet mums visiem ir jātiecas uz to, lai mēs varētu būt veseli, lai mēs dzīvotu un varbūt mums nevajadzētu piedzīvot šos smagos gadījumus. Jā, Inga. Vēl es nedaudz par šo akciju arī, jo es tā kā parēķināju. Šī ierīce tagad arī cilvēki noteikti grib zināt, cik viņa maksā. Viņa maksā 951 eiro. Nav vairs lēti, ka tā kā es pirku, tad bija pāris 600 laikam. Viņai cēlusies cena vairākas reizes, jo cilvēki ir ļoti pieprasīts un arī, protams, detaļas viņiem tur viss paliek dārgāks. Tātad pērkot šādu ierīci un samaksājot vēl 200 eiro par programmām, kuras, nu, vienkārši kompānija, protams, rīkot arī šādu ļoti labu akciju, viņi pieliek kaut ko klāt. Bet vienalga, tas nozīmē, ka jūs šādas divas ierīces iegūstat par cenu, kas ir 576 eiro. Iedomājieties to starpību, 950 vai 570, tā ir ļoti liela starpība. Un arī šie 200 eiro, ko mēs piemaksājam klāt, viņi ļoti noder, jo ir tādas maksas programmas, kuras var 100 eiro, tad katrā ierīcē ielādēt iekšā uzreiz 300 programmas, kuras ir, nu, labas, noderīgas, bet šī starpība ir ļoti liela. Bet, protams, ja jūs ģimenē gribat šādu ierīci, jūs gribat arī ir šī skaistumam ierīce, lai beauty mums bija, mēs stāstījām, ko tikai ar viņu nevar izdarīt, gan sejai, gan ķermenim. Jūs varat pirkt šādu ierīci, lai balansu un dāvanā saņemt šo life beauty. Vai dāvanā saņemt ūdens, tātad strukturētāju un laba ūdens veidotāju ierīci. Līdz ar to jūs uzreiz tiekat tā kā pie divām ierīcēm par vienas cenu. Un es domāju, ka tas ir, nu, pat ļoti, ļoti izdevīgi, jo arī, piemēram, tur es vai droši vien arī Inga pirkām pa vienai ierīcei pēc kāda laika, gaidījām, ka sakrāsies naudiņa, lai nākošo nopirktu, bet patreiz ir iespēja tikt uzreiz pie divām ierīcēm, pērkot tātad vienu, otru var saņemt bez maksas. Un es domāju, tas ir jāizmanto. Es jau biju domājis, ka šāda akcija vairāk nebūs, jo viņa ir ļoti laba akcija, bet kā, nu, tiešām Ziemassvētku vai jaunā gada pārsteigums un brīnums ir patreiz akcija. Patreiz viņa līdz 13. janvārim, tāpēc ilgi domāt arī nevajag. Un varbūt, Inga, es gribētu piebilst, varbūt arī mēs tā kā vienojamies, ka
Tā kā mēs par šīm mūsu dāvanām arī apmēram 200 eiro vērtībā kursiem, abi divi, kas ir, tā kā mēs par to pateicām tikai pašās beigās jau gandrīz, tad varbūt mēs pieņemsim arī šos pieteikumus uz konsultāciju un ierīču iegādi līdz dienas beigām. Kā tu domā, Inga, mēs varam? Daram tā. Varam vai ne? Jo saka, jā, jo mēs pašās beigās paziņojam, nu cilvēks tik ātri varbūt to nevar pieteikties, varbūt brauc mašīnā, klausās vai vēl kaut kur. Nu, līdz dienas beigām mēs šo pieteikumu pieņemsim, tātad uz bezmaksas konsultāciju. Un, ja iegādājas ierīci, tad mēs dodam arī šos kursus pa brīvu. Kas ir tie paši 200 eiro, ko piemaksāt pērkot ierīci? Jā. Jā, tieši tā. Jā. Nu, ko, nu jauki vai ne? Labs gada sākums. Jā, daudz bonusu. Un jā, iespēja iegūt tiešām daudz enerģijas, veselības un justies droši. Manuprāt, daudziem vispār tas fakts, ka justies droši. Es ar šīm ierīcēm jūtos ļoti droši ar tieši to aspektu, ka es zinu, ka es varu tik dažādās situācijās sev palīdzēt. Vienalga, vai es esmu mājās, vai es kaut kur dodos, jā, vai ceļoju. Līdz ar to es viņus varu visur ņemt līdzi. Man nav jāsatraucās arī svešā valstī, kā tikt uz aptieku, ja pēkšņi ir kaut kāds situācija, kad ir nepieciešams kaut ko nopirkt, jā, jo kad saka, ar ierīci var ļoti, ļoti labi sev palīdzēt, jā. Gan ceļojot, ir antivibrācijas programma tiem, kam ir grūti ar lidošanu, jā, gan tiem, kam ir bail no lidošanas, ir fobijas programmas, un, kā saka, arī, ja ceļojot uz citām valstīm, ēdienas reizēm izraisa mums tur, nezinu, kas saka, izmaiņas gramošanas traktā un citiem tur caurēji piemetās, ir pret caurēji programmas un citiem akal aizcietējiem, pēc aizcietējumiem programmas un ir arī gramošanas sistēmas stabilizācija, aizsardzība, jā, atjaunošanās pēc slimošanām. Un to visu var izmantot. Un jā, vienreiz tikai jāiegulda investīcija, jā, un pēc tam jūs varat to visu laiku izmantot dažādās situācijās, un jūs redzēsiet, ka pēc pāris gadiem, kad saka, rociņa automātiski stiepsies pēc šīs ierīces, nevis pēc kādas vecas metodas, jā, kur arī, kā saka, ir jābūt zināšanām, kā ko pareizi lietot, jā, nelūk. Man liekas, ļoti parocīgi, jā, un tāpēc arī mēs ejam un stāstam, jo katru reizi es saskaros ar to, ka cilvēki saka, nu, ka pamāc šīs informācijas, kad nav šī informācija tirgo, jo tiešām pašas ierīces ir ļoti svaigas. Zinātne, uz ko tas viss ir izveidots, jā, viņa ir ļoti sena, vairāk nekā 100 gadus veca, bet pašas ierīces tādas, kuras mēs varam parasti cilvēki mājās lietot, jā, un palīdzēt sev un mīļiem, ir tikai vairāk, man liekas, kompānijas 7 gadi ir, jā, nu tas ir kaut kas absolūti jauns, jā. Jā, un tāpēc cilvēki nezina, nav šī informācija izplatījusies pietiekami daudz, un tāpēc mēs arī stāstam, runājam, dodam visādus piemērus, jā, lai tā informācija izplatās, lai cilvēki arvien vairāk un vairāk iepazīst, ka ir šāda veida fantastiska alternatīva, kuru mēs varam jau sākt lidot ikdienā un sev palīdzēt. Jā, nu lūk. Jā. Un man liekas, galvenais ir šī drošības sajūta. Lai mums vairs nebūtu bailes, paniskas bailes, jo es arī ar to saskaros, ka tikko tiek paziņots, ka tur atrast tāds vīrus un atkal to, tās cilvēki pilnīgi paniski baidās un viņi saslims jau no tā, ka viņiem ir šī bailes, jo stress un bailes mazina imunitāti. Tātad šis process samazina organisma aizsargspēkus, un cilvēkam ir jājūtas droši, lai viņš zinātu, ka ir šāda, citi saka, oi, labāk nebūtu nemaz teikuši, nē, jāsaka, ir, jābrīdina, ir, bet tam nevajadzētu izraisīt bailes. Cilvēkam būtu jāzina, ka viņam ir ierīces, ar ko viņš var sev palīdzēt, un jāpadomā, kā mēs varētu justies, ka mums ir ierīces, kā mēs varam justies, ja mums viņu nav. Tā kā salīdzināt šo.
Vēl ko man uzreiz nāca prātā, kamēr tu stāstīji, ir tieši par tām pašām bailēm, jā, tām fobijām, bailēm un, protams, stress, jā, samazina imunitāti, ka rezultātā, kā citi saka, mēs bieži vien saslimstam tieši tāpēc, ka mēs baidamies, un tad ir fizioloģiskas reakcijas organismā aiz tā viss stāv, bet kas ir fantastiski šādā ierīcē ir iešana ne tikai antiparastārā iedarbība, bet arī fobiju, baiļu, pretstresa programmas, ja, kur jūs vienkārši varat uzlikt stresa mazinošas programmas vai pretfobiju programmas, ja, un šī ierīce atjaunos un līdzsvaros nervu sistēmu un mazinās jūsu bailes. Ja. Protams, ja jums ir ilgstoša kaut kāda fobija gadiem, ja, un jūs tur dzerat antidepresantus vai kaut kādas citas zāles, ja, vai veģetīvā distonija, nervu sistēma ir viena no grūtāk regulējamajām sistēmām, tāpat kā hormonālā sistēma. Bet tas, ko mēs gribam pateikt, ka tas jau ir iespējams pakāpeniski sakārtot to atpakaļ. Jā, tas prasīs laiku, jā, bet jūs varēsiet to sakārtot un justies ar katru dienu labāk un labāk. Jā, tad pakāpeniski līdzsvarot tā nervu sistēma, tad viņa strādā ārpus normas koridora, jā. Un šī ierīce pakāpeniski virzīs viņu atpakaļ, ka jāstrādā šitā, kā agrāk, ja, kad juties normāli. Un pakāpeniski mācīs strādāt atpakaļ nervu sistēmu pareizi. Protams, ir jāstrādā arī ar citiem faktoriem, kas ir, mēs runājam par nervu sistēmu, jā, ar mūsu attieksmi pret lietu, ar vēlmi kontrolēt visu, jā, un tur var palīdzēt vai nu kādi citi kursi, vai kāds labs psihologs, vai coach, vai kāds labs draugs, jā, lai mēs mainītu attieksmi pret situāciju, un tas mums tik ļoti nekairinātu, bet šī ierīce, viņa būs kā balsts, kas palīdzēs tieši fizioloģiski sakārtot to atpakaļ, un mēs esam redzējuši ļoti daudz labus piemērus, kad arī kaut kādas ļoti vecas traumas tiek sakārtotas, psiholoģiskas traumas tiek sakārtotas speciāls programmas psiholoģiskām traumām, emocionāliem blokiem. Arī šeit ir tiešām milzīga sadaļa ar psihosomātiku, ko var strādāt. Jā. Bet, kā šī nav šodienas tēma, ja tur ir kaut kas mums cits jāpaķer citā tēmā. Tā kā droši mēs būsim priecīgi, ja jūs rakstīsiet, kādas tēmas jūs interesē zem šī video. Tas mums dos vielu pārdomām, kādā virzienā mēs varam kaut ko smalkāku jums pastāstīt, sagatavot kādu lekciju smalkāku tieši konkrēti par kaut kādām konkrētām problēmām. Tā kā, mīļie, esiet aktīvi, padalieties, varbūt tās, kas jums būtu interesanti paklausīties par kādām tēmām, un mēs noteikti par to sagatavosim tuvākajā laikā kādu lekciju. Nelūk. Jā, Didra? Jā. Es domāju, ka šodien mums arī vajadzētu beigt, jo gaidīsim komentārus, gaidīsim jautājumus, gaidīsim pieteikšanos uz konsultācijām, un tad jau, kā tu teici, ja būs arī kāda tēma pieprasīta, tad mēs to sagatavosim. Ja ne, tad domāsim paši, kas mums liekas aktuāli, un ar jums dalīsimies. Es tā domāju, ka uz priekšu arī vienreiz nedēļā, apmēram sestdienu vai svētdienu vai kā citu dienu, dalīsimies ar jums ar šīm ziņām. Jā, un vēl vienu gribēju piebilst. Neesmu novēlējis laimīgi jauno gadu, jo šogad mēs laikam pirmo reizi izgājām ēterā. Visiem. Jā, mīļie, jums arī laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu, veselību, jā. Dzīves prieku un, labklājību, viss tas, kas jums sirsniņā ir aktuāls. Lūk. Jā. Paldies, ka klausījāties mūs, jā, un uz tikšanos citās lekcijās vai, kādā konsultācijā. Tā kā, atā!